Vai meitenes pasakiet, kā jums iet? Man iet fantastiski. Iet ļoti superīgi. Kā jums patīk šī vieta? Mēs mācamies, cītīgi strādājam, nekādas izpriecas, nekādas atpūtas. Mēs šeit esam atbraukuši strādāt. Mēs rokam zemi. Kādu dīķi mēs izrakām. Beidzot mēs dabūsim nedaudz paēst. Gan jau, tur sviestu cerams arī dabūsim. Badā laikam neviens mums negrib nomērt, bet tā mēs tā raujās, rušināt. Izrādās. Pirmkārt, Talantu fabrikā gatavo tēst. Tas ir viens. To jūs esat izdarījuši. Labs variants, ko visu kaut ko griež, samet kopā un kaut kas iznāk. Nākošais Talantu fabrikā jums jāiemācās paslēpt alkoholu. Nekas nav labāks par gazpacho zupu, jo tur oriģinālā receptē rakstīts, ka vienu ēdamkarotu šņabu ielēj šķīvā apakšā. Tā, lai neredz. Jā, pēc tam. Diezas ir šņabi. Pēc no saldētavas, jā. Tad, lai virsū zupu. Attiecīgi, cik kurš grib biezu. Un tad papildina zupu ar ledus gabaliņiem. Es tikai tā. Tātad. Es taisu tikai tā sēdienas, un es esmu pusstundu. Kādas atsauksmes par šo perfekto veikumu? Sviestainas. Vai jūs par to iestrasojat arī kādreiz? Par to nevēlos runāt personīgi. Jā. Es nespēju. Jā, bet tā īsumā. Jūtos jau viens vārds iespēj. Kodolīgi. Perfekti. Fantastiski zupa. Es vēlos piemetināt, kā arī iesvīsta. Arī tas ir ļoti labi. Jā. Tā tad. Nē, to jūs varēsiet teikt, ka blakus komanda nemazgāsies. Tad Gunta varēs teikt, man tā šķiet, ka es tūlīt iestrešošu, ka viens ir iesviestojis. Nē, es arī tā domāju. Jā. Šķīvi iet uz beigām, kā redzam, jā. Prasās vēl. Jā, bet šņābis iet uz beigām, tā kā nesanāks vairs. Būs bez šņābi. Tā, šeit arī jau šķīvis ir pilnīgi tukšs. Pilnīgi tukšs. Jums nesanāk iesvīst nedaudz? Man nesanāk iesvīst, jo es parasti gatavoju tikai tādas ēdienas, kuras var pagatavot pusstundas laikā. Jā. Šoreiz es nepatērēju pat 5 minūtes, tā kā es neesmu galīgi iesvīst. Skaidrs, tad mēs droši vien būsim tie, ko jūs ņemsiet, kad vienalga vajadzēs kaut kādas vakariņas taisīt vai tā. Jo es domāju, pieņem, ka daļa mums jau tās 5 minūtes tikai pagāja, jo mēs jau kapājām un šņikājām, vai ne? Tieši tā. Tā bija pirmā pārbaude vispārībā, vai jūs izdzīvosiet. Kādi jēga man ņem dalībnieks, kur nemā gatavot ēst, un nomirst badā 3. dienā, un es esmu veselu nedēļu strādājis, un 7. dienā es atnāku uz koncertu, un daži nolikuši karots, un tad es arī sāku iestresot. Lai neiestresotu, tad es pārbaudīju jau tagad, kā jums iet reiz gatavot. Jā, skaidrs, paldies. Čau. Nākošais, jā. Es vēl procesā esmu. Procesā, jā. Ļoti garšīgi, jā. Malači gatavotāju.